Sveicināti visi kanālā Kristiāna Handmade. Paldies, kad apmeklējat, paldies, ka skatāties, paldies par īkšķīšiem un par piesakošanu. Šodien es jums parādīšu, kā notamborēt vienkāršu, bet skaistu, elegantu, pat gribētos teikt, trauku palikni. Šodien mēs strādāsim ar kokvilnas diegu, bet pirms tam es gribēju parādīt, cik dažādi izskatās šis te paliknis no dažādiem diegiem. Raksts ir viens un tas pats visiem paliknīšiem, bet kā var mainīt izmēru atkarībā no diega, var taisīt lielāku katliem, pannām, bļodām, lielākiem traukiem vai pavisam mazu smalku glāzēm vai krūzītēm. Izvēloties dažādus diegus, var panākt dažādus efektus, un, lai arī tie liekas ļoti, ļoti atšķirīgi, raksts ir viens un tas pats. Tātad šim darbiņam jums būs vajadzīga kokvilnas aukla vai dzija vai jebkāds cits tambordiegs, no kā jūs izvēlēsieties tamborēt. Es taisīšu ar šādu te raupju kokvilnas diegu, ko var nopirkt, auklu, ne diegu, bet auklu, ko var nopirkt praktiski jebkurā saimniecības vai celtniecības preču veikalā. Un šo konkrēto paliknīti es tamborēšu ar 4 mm tamboradatu. Vēl jums būs vajadzīga lāpāmā adata, metāla vai plastmasas, to jūs varat izvēlēties, un šķēres diegu nogriešanai, darbiņu pabeigšanai. Nu tad sāksim lēnām strādāt. Tā kā tā ir saimniecības aukla, nevis tambordiegs, tai nav norādīts diametrs, resnums vai kāda adata, tambora adata tai nepieciešama. Es šodien tamborēšu ar 4 mm tambora adatu. Un es parasti skatos tā, lai viegli ir aizķert, lai nešļūp nost no āķīša, lai labi turās. Un tad sāksim ar pirmo rindu. Ir 2 veidi, kā iesākt strādāt, tamborēt papli. Šeit jūs varat redzēt, ir viens veids, un šeit ir otrs veids. Man labāk patīk šis te, kuram pamatā ir tā saucamā maģiskā cilpa, vai angliski to sauc par magic loop. Šeit ir ķēdīte no 4 gaisa cilpiņām, kas ir savienota. Abus veidus var redzēt manā kanālā atsevišķā video, kur ir lēni un atkārtoti parādīts, kā var iesākt tamborēt papli katrā no šiem 2 veidiem. Es šodien taisīšu šo veidu, jo, kā jau es minēju, man šādi patīk labāk, kā izskatās. Un tā tad sākam ar maģisko cilpu. 2 pirkstiem šādi te apmetam riņķī diegu. Un sanāk, ka to, kas iet pie kamolīša, mēs liekam tālāk un pa apakšu aizķer un izvelk cauri, bet viņu vajag, lai viņš sagriežās tā cilpiņa, lai, pārkrustojās. Un sanāk, kā pirmā gaisa cilpiņa. Iesākam mēs ar 3 gaisa cilpiņām, kas skaitās kā pirmais stabiņš ar vienu apmetumu. Un vēl 2 gaisa cilpiņas, kas būs kā atstarpe starp stabiņiem. Apmetums uz adatas. Un taisam, strādājam stabiņu ar vienu apmetumu. Stabiņi nav grūti. Ir, man liekas, tikai 2 veidu. Gaisa cilpiņas vai stabiņi ar vienu apmetumu. Kopā paliknīti ir 5 rindas. Man liekas, šis ir tāds darbiņš, ko var pat iesācēji darīt. Un tātad mēs sākam uzreiz jau ar šo te vietu ar stabiņiem ar vienu apmetumu. Stabiņš, 2 gaisa cilpiņas, stabiņš, 2 gaisa cilpiņas. Un šādi mums vajag 9 reizes. Tātad 2. Es atvainojos. 2 gaisa cilpiņas, apmetums, stabiņš,
2 gaisa cilpiņas. Apmetums, stabiņš. Šādi te turpinam uz riņķi. Tagad mums ir 1, 2, 3, 4, mums vajag kopā 9. Turpinām strādāt uz riņķi, tiekamies rindas beigās. Nu, esam notamborējuši pirmo rindu, pirmo apli. Pārskaitam, lai nav kļūdas, lai pēc tam viss sanāk smuki sakrīt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 2 gaisa cilpiņas. Šeit jūs redzējāt, mēs visu laiku tamborējām riņķī gan aplītim, gan šīm te astītei, kas paliek abiem diegiem. Tātad 2 gaisa cilpiņas un savienojamies 1, 2, 3 atstiņā no apakšas, pirmajās 3 gaisa cilpiņās, kur mēs sākām, un augšā mums paliek 1, 2 gaisa cilpiņas, kas ir atstarpe starp abiem stabiņiem ar vienu apmetumu. Šādi te savienojamies, un es jums tūlīt parādīšu, kāpēc šo sauc par maģisko cilpu, jo pavalkot aiz astītes, šis diegs gan diezgan stipri, jāsavalk. Šādi te skaisti savalkās vienmērīgi vidiņš, nav nekādas spraugas. Man patīk, kā izskatās. Bet katrs, protams, dara, kā protu pēc saviem ieskatiem. Nu, lūk, pirmā rinda vai pirmais aplis ir pabeigts. Ķeramies klāt otram aplim. Lai sāktu otro apli, mums būs jāsāk ar vienu savienojošo cilpiņu vēl te apakšā starp abiem stabiņiem, kur ir 2 gaisa cilpiņas. Un iztamborējam 1, 2 šoreiz gaisa cilpiņas, taisam apmetumu un tamborēsim nepabeigtos stabiņus ar vienu apmetumu. Tātad izadam pirmās 2 atstiņas un nākamās 2 atstājam uz adatas. Atkal taisam apmetumu un šajā pašā vietā vēl 3. izvelkam adatu caur pirmajām 2 atstiņām. Paliek šoreiz jau 3 atstiņas uz adatas. Un tagad 3. reizi velkam cauri visām 3. Šo sauc par nepabeigtajiem stabiņiem ar vienu apmetumu, kurus satamborē kopā kūlītī. Es atvainojos, ja es nepareizi nosaucu kādu no terminiem vai ne tā kaut ko, bet, manuprāt, šeit galvenais ir saprast ne terminoloģiju, bet kā panākt rezultātu, kā notamborēt. Tālāk, šajā katrā vietā starp 2 stabiņiem ar vienu apmetumu mēs tamborēsim šādu te kūlīti. Starp kūlīšiem būs 4 gaisa cilpiņas. 1, 2, 3, 4. Atkal apmetums uz adatas. Starp abiem stabiņiem, kur mums ir 2 gaisa cilpiņas, sākam stabiņu ar vienu, kas man te apmetumu, bet nepabeidzam, neiztamborējam līdz galam, atstājam šo te pirmo un otro cilpiņu, atkal taisam apmetumu, ja? Nepabeidzam, izvelkam tikai pirmajām 2 atstiņām cauri, un 3. reizi apmetums, un izvelkam cauri pirmajām 2 atstiņām, šoreiz sanāk jau, kad ir 4 atstiņas uz adatas, un tagad gan visām 3 varam cauri adatu. Diegs nestiepjās, tā ir koku vilna, ciets stingrs, negrib klausīt. Mēģinam vēlreiz. Niķojās man. Nu tā, šādi te. Vēlreiz parādīšu, un tad turpināsim strādāt tālāk patstāvīgi.
4 gaisa cilpiņas, 1, 2, 3, 4, apmetums, bet izvelkam cauri tikai pirmajām 2 astiņām. Apmetums, atkal cauri pirmajām 2 astiņām, apmetums, cauri pirmajām 2 astiņām. Un tagad, kad mums ir jau kūlītis no 3 stabiņiem, tad mēs varam vilkt adatu cauri visām 4 astiņām. Šādi veidojās musturs mūsu paliknītim. Turpinam strādāt tālāk patstāvīgi. Tiekamies rindas beigās, parādīšu, kā savienot. Nu šādi izskatās mūsu darbs pēc otrās rindas. Tātad 4 gaisa cilpiņas un savienojamies šeit augšpusē virs kūlīša ar savienojošo stabiņu. Izvelkam adatu cauri šeit un uzreiz arī šeit. Tā izskatās 2 notamborētas rindas. Trešā rinda ir pavisam vienkārša. Mēs taisam 3 gaisa cilpiņas, 1, 2, 3. Un šajā te vietā, kur bija 2 gaisa cilpiņas, savienojamies ar vienkāršo stabiņu. Šitā. Atkal 3 gaisa cilpiņas, 1, 2, 3. Un šeit mēs savienojamies augšpusē. 3 stabiņiem ar vienu apmetumu. Tā, mums veidojās tādi lociņi. Uz katru šo te 2 cilpiņu vietu 2 lociņi. Atkal 3 gaisa cilpiņas. Savienojamies ar vienkāršo stabiņu. 1, 2, 3 un virs kūlīša. Šo te diegu ir diezgan grūti tamborēt. Vieglāk ir ar dziju vai jebkuru citu tambordiegu, bet man patīk tas raupņums, man patīk, kā rezultātā izskatās tieši šādi trauku palikņi. 3 gaisa cilpiņas, savienojamies zem 2 gaisa cilpiņām un vēl pēdējo reizīti 1, 2, 3 un savienojamies te kūlītim augšpusē. Turpinam šādi pa apli, visu rindu, visu apli. Beigās būtu 18 šādiem te lociņiem, un tad, kad nonāksim līdz šejienē, es jums parādīšu, kā pabeigt pēdējo lociņu uztaisīt. Darbojamies patstāvīgi un tiekamies rindas beigās. Mēs esam nonākuši līdz 3. rindas beigām, un tagad es jums parādīšu, kā izveidot pēdējo lociņu, jo pēdējā šajā lociņā mums vajag, lai adata ir cilpiņa ir tajā augšpusē, nevis šeit apakšā, kā tas būtu, ja mēs vienkārši iztamborētu 3 gaisa cilpiņus un savienotos šeit apakšā. Tātad mēs uztaisam vienu gaisa cilpiņu, apmetumu, un šajā te vietā, kur bija pirmās 3 gaisa cilpiņas, iztamborējam stabiņu ar vienu apmetumu, un rezultātā mēs esam uztaisījuši 18. pēdējo lociņu, un adata ir augšā spicītē. Tā izskatās darbs pēc 3 notamborētām rindām, un sākam taisīt 4. Sākam ar 3 gaisa cilpiņām, 3, kas ir kā pirmais stabiņš ar vienu apmetumu, un vēl 2 gaisa cilpiņām, kas veidos tādu tā kā V burtu, kā kāsīti. Apmetums, un šajā pat vietā, šeit pat, tamborējam vēl vienu stabiņu ar vienu apmetumu. Tā. Un mums sanāk tāds kā 3 stūrs, kā V burts. Tādu mēs tamborēsim katrā no šiem te lociņiem.
Tagad nevienu gaisa cilpiņu netaisam, bet uzreiz atkal apmetums uz adatas. Un nākamajā lociņā šeit tamborējam vienu stabiņu ar vienu apmetumu. Šeit tāds tā kā rombiņš sanāk. 2 gaisa cilpiņas, 1, 2, un vēl vienu stabiņu ar vienu apmetumu šajā tepat lociņā. Nu, tā sanāk. Tāda tā kā V burtiņu un rombiņu pa vidu starp lociņiem. Atkal šeit nekāds gaisa cilpiņas nav, uzreiz apmetums, stabiņš, 2 gaisa cilpiņas, 1, 2, apmetums un stabiņš. Nu, lūk, šādi ir jāizskatās. Turpinam strādāt tālāk patstāvīgi. Tiekamies rindas beigās. 4. rinda ir pabeigta. Šādi izskatās mūsu paliknītes šobrīd. Parādīšu, kā savienoties. Tātad pēdējā lociņā ietamborējam 2 stabiņus ar vienu apmetumu, kuriem pa vidu ir 2 gaisa cilpiņas. Un šeit atkal 3. gaisa cilpiņā no apakšas 1, 2, 3. Ieduram adatu un savienojamies ar savienojuma stabiņu. Nu ko, ir palikusi pēdējā rinda. Paliknītes jau būs gandrīz pabeigts. Turpinam strādāt. Tātad šeit mēs daram tā. Viens vienkāršais stabiņš, 2 gaisa cilpiņas, 1, 2, un šeit pat vēl viens vienkāršais stabiņš. Ja ir elastīgs diegs, šis ir stingrs ciets diegs, ar kuru ir fiziski diezgan grūti strādāt, bet ja ir dzīve vai tambora diegs, kurš ir elastīgāks, kas padodās, varbūt, ka šeit pat vajag 2 vienkāršos stabiņus. Tad 2 gaisa cilpiņus un tad vēl 2 vienkāršos stabiņus. Skatieties, sekojiet līdzi, lai darbiņš nesāk mest krunku, lai ir smuks gluds. Es esmu kādreiz darījusi tā, teiksim, šeit, kad var netamborēt te pa vidu starp tais rombiņos, bet ka pietiek 2 cilpiņas 2, un tad uzreiz iet pāri uz nākamo 3 stūrīti. 2 vienkāršie stabiņi, 2 gaisa cilpiņas un 2 vienkāršie stabiņi. Tad šajos te rombiņos var nemaz netamborēt. Tā kā man te ir tikai pa vienam vienkāršiem stabiņam, es tamborēšu arī rombiņā iekšā vienu vienkāršo stabiņu, lai atkal neveidojas kaut kādas krunkas vai neceļās uz augšu. Un ejam uz nākamo 3 stūrīti. Viens vienkāršais stabiņš, 2 gaisa cilpiņas, 1 vienkāršais stabiņš. Arī šī ir ļoti vienkārša rinda. Kā jau es sākumā teicu, ir 2 veidu valciņi pa lielam. Un atkal vienkāršais stabiņš, 2 gaisa cilpiņas un vienkāršais stabiņš. Te arī pa vidu rombiņā 1 vienkāršais stabiņš. Un tādā veidā veidojās viļņotā maliņa skaista. Turpinam strādāt patstāvīgi. Tiekamies rindas beigās. Esmu pabeigusi 5. rindu. Šādi izskatās paliknītes. Nu jau gandrīz gatavs. Parādīšu tikai, kā nobeigt un ievilkt diegus. Tātad šeit pēc pēdējā vienkāršā stabiņa rombā duram adatu pie pirmajām 3 gaisa cilpiņām. Izvelkam cilpiņu un uzreiz velkam ārā arī šeit. Tā. Tagad var nogriezt auklai galu. Un velkam ārā diegu. Šādi te. Pievelkam, nostiprinam. Bišķi ciešāk. Un tagad ar lāpāmo adatu
tepat blakus. Zinu, vai var saprast, tepat blakus duram cauri uz darba aizmuguri. Nu taču. Tā. Un jūs redzat, cik smuki pazūd savienojums. Praktiski nav redzams. Jā, jūs zinat, jūs strādājat, jūs taisījāt, bet pa lielam savienojumu nevar redzēt. Griežam darbu otrādi. Un tagad mēģinam noslēpt, ievilkt diega galu. Tā. Ievelkam šeit, sakārtojam. Var vēl kādu, vēl zem kādas cilpiņas pašmaukt apakšā, lai mazgājot, gludinot, nevelkās ārā diegs. Sakārtojam, piekārtojam, pēc mazgāšanas vai pēc gludināšanas viņš arī iestaipīsies. Un griežam auklu nost. Un šeit vidū, tā kā mums ir šī maģiskā cilpa, mīkstākiem, elastīgākiem diegiem es arī šeit vēl izvaru cauri ar adatu. Galu ievaru iekšā uz otru pusīt mazliet. Bet šis ir stingrs diegs, viņš neirs, nestaipīsies, tāpēc griežam nost. Un jūsu pašu rokām tamborētais trauku paliknietis ir gatavs. Bija prieks ar jums sadarboties. Nospiediet īkšķīšus, piesakojiet, dalieties ar saviem darbiņiem, rādiet, liekat bildes, komentējiet, kā jums izdevās, kas sanāca, kas nesanāca. Un tiekamies nākamajos video. Atā!